Šalom! Un laipni lūdzam atpakaļ pie Israel Calm Alina. Jūs varat redzēt, spriežot pēc visiem cilvēkiem, kas staigā man apkārt, mēs atrodamies tirgū. Mahane Jehuda tirgū šeit Jeruzālemē, gardākajā tirgū visā Izrēlā. Un šodien mēs kopā nogaršosim ēdienas, paskatīsimies, kādas garšas šeit ir, ko šeit pārdod, bet arī to, ko šeit ir aizliegts pārdot. Un, lai dotos šajā gardajā gastronomiskajā ceļojumā, man ir nevis viens, bet divi īpaši viesi. Šalom! Šalom, draugi, šalom! Skaties, man nevarēja būt labāka ekskursija. Man ļoti patīk, es esmu pateicīgs par visām arheoloģijas nodarbībām, kurās es pēdējās piedalījos kopā ar tevi. Bet šī atnākt uz Mahane Jehuda tirgu ir iespaidīga. Bet ļauj man parunāt par to, kas ir pats svarīgākais, un tas ir Jairs. Kad Jairs pamodīsies, mēs viņu iepazīstināsim, un man ir liels lepnums teikt, ka mēs šeit esam 3 paaudzes. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Un viena lieta, ko nedrīkst palaist garām šajā gada tirgu, ir garšvielu un tēju veikali. Nāciet tuvāk un paskatieties kopā ar mani. Visi šie, ko mēs šeit redzam, draugi, ir dažādi tējas veidi. Patiesībā tie ir kaltēti augļi. Tu paņem šos auglīšus, ieliec glāzē ar verdošu ūdeni, sanāk tēja, un beigās tu vēl apēd šos auglīšus. Te ir arī dažādi maisījumi rīsiem. Šo tu patiesībā pievieno rīsiem un vāri, un sanāk brīnišķīgi. Un cilvēki, paskatieties, kāda te ir dažādība. Žēl, ka jūs nevarat sajust smaržu, bet te ir brīnišķīga smarža cilvēki no visām šīm tējām. Un arī šajā pusē ir foršas lietas. Tēti, ko tu domā par šo pusi? Skaties, es kā vienmēr esmu pārsteigts par to. Es gribu jums parādīt, ko viņi dara, piemēram, ar kaltētiem augļiem. Paskatieties uz mango, arbūzu, zemeņu, ananāsu, ko mēs pazīstam. Un paskatieties šeit, skatieties, draugi, šis ir kaltēts arbūzs, ko var ēst tāpat, un arbūzs ar mizu. Pamēģināsim vienu starp citu. Ak, sadalīsim. Nē, miza, skaties, te ir arī sēkla. Es to nebiju pamanījusi. Tas ir arbūzs. Bet cik atšķirīgs, cik brīnišķīgi. Katru reizi, kad nāk uz tirgu šeit, atklāja jaunas lietas. Tas ir iespaidīgi. Tagad ļaujiet man parādīt cilvēkiem, kas šeit ir tipisks, vai ne? Dateles. Paskatieties, cik lielas tās ir. Un mēs arī atceramies, ka Bībelē ir rakstīts, ka Izraēlas zeme tek ar pienu un medu. Piens ir no kazas un medus ir no datelēm. Tātad šeit mēs varam redzēt, kā tā patiešām tek ar pienu un medu no šīm gardajām datelēm. Un paskaties, ko es atradu pašā veikala aizmugurē. Es netieku klāt, pasniedz man to tēti. Paskatieties šeit, draugi. Brazīlijas kafija. Šeit ir brazīliešu garša. Kā jūs redzat, šeit ir daudz dažādu kafijas veidu, un viens no tiem, ko viņi šeit pārdod, ir brazīliešu kafija. Ir arī etiopiešu kafija, ir no dažādām vietām. Bet šī ir vislabākā. Šī ir vislabākā no visām. Tātad, draugi, šeit, veikalā Rozmarīna, atcerieties šo nosaukumu, ir tiešām vērts atnākt un pagaršot. Un paldies arī par paraugiem šodien, draugi. Turpinām tālāk. Ir viena lieta, ko es jums varu garantēt, jūs to nekad neesat redzējuši tirgū. Paskatieties, kas te ir. Šī ir sinagoga. Šeit ir vienkārši maza sinagoga, bet šeit tirgū ir cilvēki, kuri vēlas lūgties dienas laikā. Jūdeismā lūdzas 3 reizes dienā, no rīta, pēcpusdienā un vakarā. Un tāpēc šī sinagoga ir atvērta ikvienam, kurš vēlas nākt un lūgties. Tagad, kā mēs zinām, kāds ir lūgšanu laiks? Tas ir šeit pie durvīm. Ir uzrakstīts Loah Zmanē Tefilā. Tas nozīmē burtiski lūgšanu laikus. Tātad, tu vari apskatīt laiku un nāk šeit lūgties. Un iesim mazliet iekšā, lai paskatītos, kas vēl šeit ir. Šeit ir visas lūgšanu grāmatas. Tātad tev pat nav jānes sava grāmata. Tu vari atnākt šeit, paņemt lūgšanu grāmatu un lūgties. Un pats svarīgākais šajā sinagogā atrodas šeit, pašā aizmugurē. Mēs to neatvērsim, izrādot cieņu. Bet šis šeit ir tas, ko sauc par Aron Hakodešu. Tas nozīmē svētais skapis.
Svēts nevis skapja dēļ, bet gan tāpēc, ka tajā atrodas Dieva vārds. Šeit iekšā ir Toras grāmatas, ruļļi, pergamenti. 5 pirmās Bībeles grāmatas Pentateiks atrodas šeit iekšā. Tātad lūkšana laikā, pirmdienās, ceturtdienās un sestdienās tiek atvērtas durvis, izņem grāmatas un publiski lasa Toru. Labi, turpināsim mūsu ekskursiju. Ejam, tēti! Es gribēju jums visiem parādīt. Šeit tieši blakus sinagogai, ko parādīja Alīne, ir veikals ar tipiskiem reliģiskiem produktiem, vai ne? Un mani ļoti iespaidoja kipas, jarmulkas un šīs bērnu versijas šeit. Paskaties, tik tas ir mīļi. Jāirs vēl nelieto, parasti bērni sāk lietot no 3 gadu vecuma, bet ir viens jautājums, ko visi vienmēr uzdod. Kāds? Kāds? Kā tas turas uz galvas? Un te ir atbilde. Redzat, draugi, tur burtiski ir iebūvēta matu sprādze. Tad tu vari izmantot parastu matu sprādzi ārpusē. Šeit tā ir iebūvēta, lai bērni to nepazaudētu. Tātad tas nav tā, ka tas vienkārši ir brīvi uz galvas. Var arī tā, bet tiem, kuri vēlas to tiešām nostiprināt, lai tas neaizlidotu, šis ir veids, kā to izdarīt. Tātad turpināsim mūsu pastaigu. Un iesim, jo šī smarža man šeit padara traku. Tagad nogaršosim ēdienu. Paskatieties uz šo ratiņu, kas brauc garām, pilns ar rogalekiem, kas ir brīnišķīgas, ļoti tradicionālas saldās maizītes. Šie ratiņos vēl ir jēli, bet tie, kas ir šeit blakus, jau ir gatavi. Starp citu, mums kanālā ir arī rogaleku recepte. Saite tagad ir šeit augšā. Šajā tirgū, kā jūs redzējāt, pārdot visu, vai pareizāk sakot, gandrīz visu. Ir pārtikas produkti, kurus šeit nedrīkst pārdot. Pirms tam paskaidrosim vienu lietu. Izraēla ir demokrātiska valsts. Katrs var pirkt un pārdot, ko vēlas, bet šim konkrētajam tirgum ir savi noteikumi. Viņi ievēro Bībeles noteikumus. Vecās derības noteikumi attiecībā uz uzturu. Piemēram, tepat blakus man ir gaļas veikals. Būs vistas gaļa, būs lielopa gaļa un būs jēra gaļa, bet, piemēram, cūgaļas nebūs. Jo, ja mēs paskatāmies šo vecās derības fragmentu, kas tagad ir redzams ekrānā, tas aizliedz cūgaļas lietošanu uzturā. Ir arī fragmenti, kas aizliedz citu dzīvnieku lietošanu uzturā, piemēram, jūras veltes. Šeit, draugi, tiem, kam patīk garnals, piemēram, šis tirgus nav īstā vietā. Nāciet šeit, lai nobaudītu gardas maizītes, gardas saldumus, olīvas, vistas gaļu, lielopa gaļu un citas lietas. Jo pārtikas produkti, kas ir aizliegti vecajā derībā, šeit netiks pārdoti. Bet tie, kas patiešām vēlas tos ēst, var tos iegādāties citās vietās šeit Izrēlā. Šī maiznīca ir vienkārša, bet tā ir vecmodīga. Šis kungs šeit strādā jau vairāk nekā 40 gadus. Un viņš izmanto senas tehnikas, lai ceptu maizi. Apskatīsim tuvāk. Wow! Draugi, viņš paņem un pieliek maizi pie krāsnes sienas. Un tad viņš to izņem, kā redzat, tā ir pavisam silta. Tas nozīmē, ka nav nekādas paplātes, nekā. Viņš vienkārši pieliek maizi pie krāsnes sienām. Tātad šī ir tiešām vietējā maize. Tātad viņš šeit uztaisīja siltu maizīti, viņš uzlika olīveļu, un šīs zaļās garšvielas sauc par zātaru, vai arī ivritā mēs to saucam par ezopu. Patiesībā tas ir bībelisks augs, ko sauc par hisopu. Ja atceraties, kad ebreji iziet no verdzības Ēģiptē, ir 10 mocības, un pirms pēdējās mocības, tas ir silts! Un pirms pēdējās mocības viņi paņem un iezīmē durvju stenderus ar asinīm. Šo augu saišķi, ko viņi izmanto, ir hisops. Tātad tas ir bībelisks augs. Un tagad svarīgi ir arī tas, kā tas garšo. Tūlīt es saukšu savu tēti, kurš tur sēž. Es viņu arī aicināšu pagaršot. Tas ir nedaudz sāļš, laikam hizops satud mazliet sāls. Nāc, tēt, nāc pagaršot. Es esmu šeit.
Pamēģināsim te vēl vienu lietu. Es arī mēģināšu vēlreiz. Cik garšīgi, pavisam citādi nekā viss pārējais. Draugi, ļaujiet man jums parādīt kaut ko ļoti interesantu. Tas ir saldums, kas gatavots no sezama sēklām, un ebreju valodā to sauc par halvu. Un šajā veikalā bez halvas viņiem ir arī tahini. Nāciet man līdzi uz veikala aizmuguri. Draugi, svaigāku tahini par šo nav iespējams atrast. Šeit to gatavo tā, kā to darīja agrāk. Ir 2 akmeņi, augšējais, kā jūs redzat, griežās. Un ir piltuve, kas pilna ar sezama sēklām. Tās krīt starp akmeņiem. Un pēc samalšanas tas iztek šeit pa sānu. Un tas nokrīt šeit. Šī ir tīra sezama pasta. Pēc tam mēs to sajaucam ar ūdeni, citronu, garšvielām un pagatavojam tahini, ko mēs ikdienā ēdam šeit Izrēlā. Un, protams, viņiem ir daudz dažādu garšu. Tātad šeit ir tahini ad nutelu. Tā ir jauna lieta, draugi. Agrāk tādas nebija. Tradicionāli tahini ir ar citronu un ķiploku, bet šeit ir daudz dažādu garšu un tiešām ir vērts atnākt un nogaršot. Viena no tradicionālākajām Izraēlas ēdieniem ir falafels, kas ir sviestmaize ar pildījumu no ceptām turku zirņu bumbiņām. Tajā liek humusu, kas ir turku zirņu pasta, salātus, marinētus gurķus, salātus un vēl daudz ko citu. Un pa virsu liek frīkartupeļus, kas nemaz nav tradicionāli, bet šeit mūsdienās visi ēd falafelu ar frīkartupeļiem. Todā rabā. Draugi, tās maksā 19 šekeļus. Es tūlīt pieliču arī vērtību reālos, tāpēc, ja kāds grib atbraukt uz Izrēlu un paēst lēti, šī ir lieliska pusdiena izvēle par labu cenu. Bet neaizmirstiet arī atstāt dzeram naudu darbiniekiem. Viņi to ir pelnījuši. Labu apetīti! Nu, tagad gan. Mēs šodien nogaršojam daudz gadu ēdienu, bet es gribu, lai jūs komentāros uzrakstāt, kurš bija jūsu mīļākais ēdiens. Granātābols šeit Izrēlā ir brīnišķīgi un ļoti saldi, tāpēc mēs dzeram granātābolu sulu, ko gatavo šajā aparātā. Un tas ir ļoti salds. Ir pienācis laiks desertam. Mēģināsim knafe, kas ir šis saldais ēdiens no siera. Tātad, draugi, es ļoti vēlos nogaršot. Turi stingri, tēt. Turu stingri. Mazliet pistācija. Ai, ēderītu. Vai drīkstu? Mēs sakām ivritā betēvon. Labu apetīti. Tātad, betēvon, tēti, betēvon, Jāirs, vai vēlies? Aiziet! Jums nav ne jausmas. Augšā ir šie diegiņi, ko sauc par kadaifu. Man nav ne jausmas, no kā tie ir gatavoti, bet tie ir ļoti garšīgi. Tad dod man minūtīti, es vēl mazliet pagaršošu, un pēc tam mēs turpināsim filmēt jums. Nē, pārāk daudz, atstāja vairāk man. Īsu. Draugi, manam tētim ir ļoti svarīgs paziņojums jums. Draugi, neaizmirstiet abonēt kanālu Izrēla ar Alīnu. Tieši tā, draugi. Kanāls drīz sasniegs 1 miljonu abonentu, un es paļaujos uz jūsu palīdzību. Abonējiet, dalieties ar citiem, jo pavisam drīz mums būs 1 miljona abonentu lielie svētki ar lielu pārsteigumu jums visiem. Un tas arī viss šodienai, draugi. Liels buča no manis, no mana tēva, no Jāira. Šalom visiem! Un šalom!